Tā, nu es tagad in the Ventspils. Saka, City of Dreams and Ships. Tā, ko es gribēju pastāstīt? Nu, Ventspils seminārs ir ļoti forši, baigo gabalas nobrauc Ringu kopā. Ringa teica, ka es viņas kolēģis, izrādās, baigi foršā doma. Man tagad ir pat kolēģi. Tā jau nozīmē, ka mēs neesam sekti, tas ir vesels darbs. Bet par ko es gribēju pastāstīt? To miera mākslas templī, miera mākslas sektas māja, vienalga, nu, saukt kā gribi. Un tad bija tā doma, kas man baigi iepatikās. Es esmu dzirdējis pirms tam kaut kur jaunā laikmeta valūta. Un tad doma baigi interesantā bija. Un tad tā pirmā doma, kas bija, ka tā jaunā laikmeta valūta, nu, viņa nav naudā. Un tad, kad kaut kāda diskusija bišķiņa čūkiem izvērtās, kad viņa nav naudā, bet, nu, tad, kā sanāk, ja cilvēks atsakās no naudas, viņš uzreiz automātiski to valsti tā kā, valsts to banku sistēmu vispār jau tā kā noliek. Bet, nu, tad pastīsimies, kam tad vispār vajag valūtu. Valūtu, principā, nu, tā pa lielam, man liekas, lielos vagonos vajag, lai cilvēks, lai viņam būtu kur dzīvot un lai viņam būtu ko ēst. Un tad tur vēl drēbes un vispārējais. Nu, kā zinām, viņam valūtu vajag, lai kaut ko iegūtu. Bet tad bija tas nākušais stāsts, ka tev ir tas, kur dzīvot pa brīvu, piemēram. Un tev ir ko ēst pa brīvu, piemēram. Bet tad kāpēc ir jāuztur valūta kā tāda? Jo, nu, tā valsts un vispārējais, tā valūta kā tāda, viņi vairāk vai mazāk uztur kara darbību, militāras aktivitātes. Un jautājums tev vienkārši bija tā, vai tiešām tas ir tā vērts, varbūt tā valsts jau kā tāda mazam neprūpējas par tevi. Un tad tur bija, drīzāk tā, to rūpes ir militārās aktivitātes. Tā ne jau visur, kaut kur. Mēs ir pat Norvēģija. Norvēģija ir lielāka ieroču ražotāja. Tu nezināji. Bet ne par to. Un tagad sanāk tā, kad kā bija tā miera mājas templi, tad tas turpinājās. Kad principā cilvēku grupas, daudzas grupas, tūkstošiem cilvēku, piemēram, katrs sametās pa kaut kādai naudai, kas viņam pašam ikdienišķi nav liela atšķirība. Piemēram, 30 eiro, moškas 100 eiro nevienalga. Un uzbūvē reizi gadā, reizi pāris mēnešos kaut kādu ēku, kur cilvēkiem dzīvot. Templi, dzīvojamo ēku, tādu, piemēram, tas ir kaut kas līdzīgs kā sociālajiem cilvēkiem uzbūvē. Un viņi tur visi vienkārši nodrošina, piemēram. Tas tieši pats attiecās arī uz ražotni. Uztaisa kādu alternatīvo ražotni, kur vienkārši ražo bez peļņas, vienkārši ražo, lai dotu to citiem. Kad tiek tā kā aizstāta kaut kāda veida valūta. Un tad bija tā, ka, principā, vēl viena lieta, kas arī likās diezgan neloģiski, piemēram, banka. Viņam tad, varbūt tās konkurences tā peļņa nav tik liela, bet pa lielam bankā ir ļoti daudz naudas iekšā. Es nezinu, teiksim tā. Un viņi jau, vairāk tā kā tendē vēl, lai nopelnīt. Bet, piemēram, uztver to kā banku vai kaut kādu lielu uzņēmumu, kuram vienkārši ir nauda. Un viņš jau var vienkārši visu laiku ieguldīt vai vismaz dot ar prieku. Viņam varbūt daudziem tā nav tik daudz nav vajadzīga. Viņš var dot, teiksim, ar prieku, izveidot infrastruktūru, izveidot kaut kādu ražošanu, kas darbojas nevis naudas apmaiņā, bet kas darbojas tieši tādā enerģijas apmaiņā. Es nezinu, tu te vari dzīvot, bet, sakārto māju, nopļauj zāli, es nezinu, pabaro bērnus, pabaro dzīvniekus, kas tur dzīvo arī. Un visu laiku tā kā būvēt to, un tas man baigi atsistījās kopā likās ar to nākotnes cilvēku, ko mēs čanlingojām, kad kaut kāds gads pienāks, kad cilvēki sapratīs, kas viņi ir, sapratīs, ka viss tas, ko viņi izveidoši, ir galīgi garām, un viņi sāks pārbūvēt savu, civilizāciju. Mēs cilvēki pārbūvēsim savu civilizāciju. Un tagad šo templi ideja aizgāja bišķiņ tālāk, tiešām tāda ir tik krūta ideja. Vienkārši cilvēki pārbūvē savu civilizāciju. Viņi tā kā pārpērk, pārbūvē, pārstrukturizē visu, kas ir te izveidots. To varbūt tādiem mērķiem, kas ir, piemēram, tu vari priecāties par to, ka tu daudz naudu nopelni. Piemēram, tu vari priecāties. Bet ja tu zini, ka tev būs kur palikt,
ja tu zini, ka tev būs ko ēst, ja tu zini, ka tu varbūt nemaz nevajag tik daudz, kā tev liekas, un tev ir vēl nauda, tad tu vari vēl dot to tā kā kaut kādā jaunā infrastruktūrā, jaunā naudas sistēmā, drīzāk tā jaunā sistēmā, kas neprasa naudu, kas nav tendēta militārām aktivitātēm, mankārīgiem militārām aktivitātēm. Un tad, kad tu to naudu dod un tu redzi, ko tu esi uzbūvējis, ka tas cilvēkiem palīdz, tad tev ir tā, pavisam cita vērtība. Tev ir joprojām gandarījums un prieks jau padarīt to, bet tev nav tā, kā lai pasaka, tā savādāka domāšana, ka tev ir tieši otrā, ka tev tieši ir savādāka domāšana, ka tev nav tā standartiska attieksme. Un tad aizgājas tālāk uz to, ka cilvēki, viņi jau tagad ir ļoti daudzi, kas pa lielam šādu ideju atbalstītu. Ļoti daudz jau tādi ir. Jo vienkārši tā, pat ir uzņēmumi lieli. Jo vienkārši viņiem tas nahren nav vajadzīgs. Viņiem ir viss, ko viņiem vajag, viņi nekur netiecās. Viņam nekas nav vajadzīgs, varbūt tāda agresivitāte, tas varbūt ir citiem. Bet viņiem tas nav vajadzīgs vienkārši. Un viņi tā kā, jā, labi, ņemiet šim mērķim, realizējiet šo mērķi, izveidojiet šo mērķi. Bet lai man tā prieks ir par to, ko jūs izdarījāt. Un tad tas cilvēks, viņš redz, un tas būs tā kā, viņam vēl nauda ir, un viņš vēl grib, un viņš vēl grib. Un tad lēnām tā bija tā kā tāda vīzija, tā kā tāda, bet tas taču ir iespējams. To taču viens var izdarīt. Un tā bija tāds, bet tas taču vēl ir tik reāli, vienkārši ir jāspēr pirmais solis. Tā, pagaid, tev var stāvēt. Un tas bija tāds, kaut kādā redzējumā, kaut kādā punktā, kaut kādā izpratnē, es tagad saprotu to. Un tas bija baigais tāds, baigi forši, baigi skaisti, man baigi patika tā doma. Ko vajag? Kā ko vajag? Vajag sākt darīt, vajag sākt virzīties, vajag sākt, es nezinu, kā pasaka. Piemēram, arī tā viena lieta, piemēram, kaut kādā to pašu ražošanu, kas ēdienas, piemēram, ražo audzēm. Izveidot lielu plantāciju, kas vienkārši ražo ēdienas. Un tur jau neviens neiet, lai nopelnītu. Visi, kas tur iet strādāt, viņiem jau ir ar ko iztikt. Varbūt viņi tur kaut ko nedaudz paņemt un tam līdzīgi. Bet viņiem jau ir ar ko iztikt. Tad priecām vienkārši viņi uzaudzēja pirmkārt ar prieku, par to, ka viņi nedusmājas, ka darba devējs viņus apgriezīs. Otrs, viss, kas ir uzaudzēts tīrs, nav taisīts biznesa tendencēs. Un treškārt, to vienkārši var dot citiem. Un tad atkal, piemēram, tos plastikātu gabalus, ko sauc par tomātiem, piemēram, arī cilvēki, viņi redzēs, ka kaut ko var dabūt pa brīvu. Piemēram, kaut ko dabūt pa brīvu, bet informācija ir pieejama. Un tur vēl bija tieši tie Twitteri un Facebooki un informācijas apmaiņa. Kad, piemēram, tagad cilvēks seko kaut kādai slavenībai, tagad cilvēks seko kaut kādai aktivitātei. Bet, piemēram, tiek izveidota tā audzētava, kas audzē tos tur, un tur visu laiku ir tā, vai kāds negrib atnākt palīdzēt novākt ražu, vai kāds negrib atnākt palīdzēt izdarīt to, vai kāds negrib atnākt palīdzēt izdarīt to. Un tad visu laiku Twitterī iemet, Facebook, tā informācijas apmaiņa ir tik spēcīga, ka, protams, es gribu aiziet, un tu izvēlos sekot, vai tu gribi sekot tam, vai tu gribi sekot tam, vai tu gribi sekot tam. Piemēram, miera mākslas templī, taisam mēs meditāciju un būvējam jaunas idejas. Vai tu gribi atnākt piedalīties, vai tu gribi atnākt palīdzēt, vai tu gribi atnākt iesaistīties, vai tu gribi atnākt sakārtot istabu, vai tu gribi atnākt saklāt, kārtību ieviest. Es domāju, tieši tā uzkopt. Vai tu gribi atnākt, atpūsties un tam līdzīgi. Kad, principā, ir tā iespēja, un tas, ka mēs čennelingojam nākotnes cilvēku, kad tur bija tieši tas arī bija, kad nav tāda naudas apmaiņa kā tāda vairāk, tur bija vairāk tāda enerģijas apmaiņa, tur kaut kas ar ūdeni bija, kad ūdenī tā zila enerģija ir, kad, tev dzīvē pietrūks kaut kas, man beidzās, es nevaru ar mašīnu pabraukt. Ņem šito mazo krūzīti, tu varēsi 30 gadus braukt ar mašīnu, bet, izdara kaut ko ar sabiedrības labā. Piemēram, ko? Piemēram, palīdzi bērniem, aizēj palīdzi tam, aizēj palīdzi šim, padara kaut ko. Labi, padarīšu. Tev dzīve ir nodrošināta, tev tāpat gribēsies kaut ko darīt ātrāk vai vēlāk, un tev būs pat prieks darīt to. Tev būs pat vienkārši prieks darīt kaut ko, jo tas būs nesautīgi, tā būs vispār cita vērtība. Un tad vēl bija tā bilde, kad ir tik daudz šitās rūpnīcas, ka viņas ir tik jaudīgas, ražošanas rūpnīcas, datorizētas, viņas ir tik jaudīgas, kad īstenībā pat, lai kaut ko ražotu, ļoti minimāli cilvēku klātbūtne ir nepieciešama. Bet cilvēki paši uzbūvē to iekārtu, tā rūpnīca ražo kaut ko, tur atved, es nezinu, tur kaut kā ar ko ražo, to visu atved, un tad cilvēki tādi, kur ir
kaut kāds 10 cilvēkus dienā vajag klāt, lai to lielo konveri palaistu, vēl 30, lai piegādātu, aizvestu. Tad tā, priekš vienas pilsētas mēs varam visu sarežot, ka tieši tā cilvēka klātbūtne nav tik būtiska. Un, piemēram, kāds grib, es gribu rūpnīcā strādāt. Un tas bija tā, vienkārši, tas ir nenormāli viegli un nenormāli iespējami. Bet vajag sākt kādam to darīt. Un bija informācija, ka ļoti daudz jau to dara. Un otrs ir, kad kā tu to pasniedz. Piemēram, tu uztaisīs kaut ko pa brīvprams, viss aizies paņemt, izdomāt un aizies projām. Nepareizi pasniegts. Bet ja tu to pasniedz pareizi, piemēram, cilvēki, kas ir izgājuši šito meditācijas skolu, jūs droši varat darīt, kā jūs vēlaties. Teiksim tā, jums smadzenes ir noskalotas. Jūs tā nerīkosieties, jūs tā nedarīsiet. Bet tikai tad, kad tu esi izgājis to skolu, tikai tad tu vari iet piemēram tur, tikai tad tu vari darīt kaut ko. Piemēram, kad tikai atbilstošie cilvēki, kas saprot to jēgu, kas saprot to stāstu, tikai tie ir tādi, kas, ne jau, ka tikai viņi un neviens cits, jo daudz jau to saprot. Bet, kad ir tā kā, tu esi tik foršs cilvēks, ir droši nāc, citi nāk zakt spert un vēl pēc tam ies tirgot. Es saku, jā, bet tev to nevajag, priekš kam tas vajadzīgs ir, tad to nevajag, nenāc šajien. Tā ir priekš cilvēkiem, nevis priekš idejas, ka es esmu cilvēks. Un tas man tā uzrunāja, tas man tā patikās, tas man bija tik forši, un es pilnīgi, cik ģeniāli. Īstenībā ideja nāca no Egitas, un tad vai es, vai viņa, vai tas attīstījās, un tad bija tā, tik forša ideja, un Egita saka, un es gribētu visus tajā mājās sagaidīt, Un tad es domāju, tajā mājā, ko tur vajag noteikti baseinu, pirti, tā, lai cilvēkiem interesanti, un lai tās pašizmaksas nosaktu, kad no malas cilvēki, viņi tā kā samaksā par to vietu, pa baseinu, pirti, protams, ne jau tur kā kosmos, varbūt mazāk nekā parasti, un tad vajag dārzu, kur kaut ko audzēt, ogas, ābols, riņķi, un viesnīcas numuriņas, istabiņas, kur palikt. Un tad arī bija, Guni teica, viņi labprāt 400 eiro noziedotu, ja viņi varētu tur, 2 mēnešus ar ģimeni padzīvot. Pilnīgi nekāda problēma. Var jau tagad tirgot tās guļamvietas, dzīves vietas gadus priekš mierīgi, 2, 3, 4, 5, 6 gadus priekš mierīgi var tirgot istabiņas un tam līdzīgi. Un tas ir vispār nekāda problēma, to visu ir izdarīt. Bet tā ideja joprojām ir, kas man ļoti patika, ka tas ir tā kā jaunā laikmeta valūtas apmaiņas piemērs, un tā galvenā ideja tiešām, kas man ļoti uzrunāja, ka valūta, kas ir nauda tagad, organizē uztur militārās aktivitātes. Un vēl pie tam bija par zobārstniecībām un medicīnām un aptiekām un tam līdzīgi. Mierīgi. Tas cilvēks, kas ir izmācījies par mediķi, tas cilvēks, kas ir mediķis, arī gaišs cilvēki, viņi labprāt dalītos, viņi labprāt stāstīt, jo cilvēkam viņam ir ja viņam ir kur dzīvot, ja viņam ir ko ēst, viņam ir brīvais laiks, viņš mierīgi, ka to varētu cilvēkiem padalīties. Nav tā, ka tas ir pilnīgi slēgta informācija. Un to, ko es gribēju pateikt, kad arī tas viss, tā visa sistēma pilnībā var pārbūvēt jau esošo sistēmu, esošo kārtību. Un tur pilnīgi nekādas vispār, neviena problēma neredzu. Vienīgais problēma, ko es redzu, ka tas lēnām ievirzīsies, lēnām ies uz priekšu, lēnām. Un varbūt ne tieši no šejienes, varbūt ne tieši no kādas citas valsts, bet vispār kopistiski lēnām ievirzīsies. Un vajag tikai cilvēkiem parādīt un likt sajust, hei, tāda ir tik laba fīča, un arī tie, kas ir valsts cilvēki un tam līdzīgi, viņi jau arī neko nevarēs izdarīt, jo principā viss, kas ir taisīts, ir uz parakstu, likums un traļi vaļi un tam līdzīgi. Bet ja nav naudas apmaiņa, nav līgumi, nav parakstu, nav pie kā piesēdēs, un līdz ar to ziedojums vai kas, nav nekā piesēdēs vispār, tu esi neaizskarams. Tā ziņā līdz ar to arī tā visa tā struktūra ir tāda, tāda vienkārši viņi ir. Un tas likās riktīgi uzrunājoši, riktīgi tā interesanti. Un tagad jau kaut kāds nedaudz skaidrāks par to mieru mākslu, vispār kā tāda ir, jo tad miers un tam līdzīgi vēl tikai to interesanti. Labi, jāaiziet, jānopērk sūdi. Domāju, man jānopērk ir SD kartes readers, lai šo video, ko es tagad nofilmēju, varētu dabūt iekšā datorā. Katrā ziņā, informācijas apmaiņa īstenībā ir ļoti svarīga, jo informācijas apmaiņas ātrums, kāds paliek aizvien aktīvāks, ir tieši tas, kas ļoti palīdzēs vēl šo sistēmu ieviest, kas ļoti palīdzēs informācijas apmaiņu veikt. Jo, piemēram, tagad uztais tur templi, tur tāda lieta notiek, bet pilsētā viens par to nezina. Bet, ja ir veiksmīga informācijas apmaiņa, jau rīt visi par to zina. Jau rīt visi par to runā, un līdz ar to, ja tev ir tiešām kaut kāda palīdzība nepieciešama, visi jau to zina.
Un zina tas, kas grib interesēties par to, tas, kas seko tam. Un tad ir tā, ka tas ir vienkārši nenormāli, kā lai pasaka, viss jau uz to iet, es tā saprotu. Un tā kā vienkārši izbaudiet. Bet es te pēdējās dienas vēl balsu norunāju tikko no semināra. Es te pēdējās dienas vēl, tur piemēram, cilvēki saka, bet ko par manīm domās? Nav jau runa, ko par tevim domās. Galvenais, ka tu dzīvo tā, ka tev nav jādomā par sevi, ko citi par tevi domās. Ka tu vari tāpat būt sabiedrībā, būt ar sabiedrību, kāds tu esi, tāds tu esi bijis, vienmēr. Un vienkārši noliec malā to, esi brīvs, esi tāds, kāds tu esi. Nevajag tur neko, ko par manīm domās. Galvenais, lai nevis ko par tevim domās, bet lai tev pašam ar sevi ir viegli, Tas ir pats galvenais. Labi, paldies.